Labdien, maratona dalībnieki! Esmu ļoti priecīga, ka jums interesē ne tikai nosviest liekos kilogramus, bet arī šīs sezonas modes tendences. Runājot par krāsām, kā jau biju minējusi, šīs sezonas solās būt neticami krāsaina un koša, kas ļaus jums piedzīvot neaizmirstamu vasaru un pavasari. Toņu gamma var būt no purpura līdz violetām, no koša dzeltenām līdz salātu zaļām, oranžs, tirkīs zils, pasteļtoņi, baltais un, protams, klasiski melnais. Dalībnieces, tā būtu laikam pareizāk teikt, šīs košās krāsas kombinēt ar pretkrāsām, bet tikai nevajag aizmirst vienu, ka 3 krāsas būtu vienā tērpā vēlamāk nekā vairāk toņi. Neviens tērps neizskatīsies tik labi, ja tas netiks papildināts ar aksesuāriem. Un šīs sezonas aktuālākie aksesuāri ir rotas. Rotas ir saaugušas ne tikai ar tērpu, bet arī ar apaviem, somām, kā arī ar pašu valkātāju. Rotas ir lieta vai teiksim arī, es nezinu, kā mazam bērnam runājot, tā būtu mīļmantiņa, ar kuru jūs varat parādīt savu individualitāti, personību. Un šo sezonu rotas ir, teiksim, uzkāpuši šajā augstākajā punktā, kad ar tām jūs nepārspīlēsiet ne ar to daudzumu, ne arī ar izmēru. Modē ir ļoti lieli auskari, lielas rokas sprādzes, kā arī lielas rotas ap kaklu. Un arī ir ļoti daudz dažādi materiāli, no kā tiek veidot šīs rotas. Tāpat arī tās var būt veidotas no koka ar dažādām maģiskām zīmēm vai no dabas ņemtām zīmēm, kā arī dažādu dzīvnieku un rāpuļu ādām veidotas rotas. Neizpaliek arī klasiskais kalnu kristāls vai arī klasiskā spēļu virtenes no mākslīgās vai dabīgā materiāla, maigi rozā, baltā vai pat arī melnā krāsā. Tāpat arī neizpaliek no koka veidot spēļu virtenes dažādās krāsās. Var arī izmantot, kas arī šobrīd ir ļoti aktuālas, šīs te modernās futūristiskā stila rotas, kuras tiek veidotas no emālijas, plasmasas un metāla. Šī sezona piedāvā ļoti lielu izvēles iespēju, lai katrs sev atrastu to rotas dizainu, izmēru un daudzumu, ko katra tieši vēlās priekš sevī. Tātad runājot par nākamo jautājumu, tas ir viens no vissāpīgākajiem jautājumiem tieši mums sievietēm un arī visbiežāk uzdotākais jautājums. Un šis jautājums būtu, kā paslēpt savu vēderiņu. Lai atbildētu uz šo jautājumu, protams, var pateikt to, ka viena konkrēta recepte priekš visām nebūs, jo mūsu auguma proporcijas ir katram savādākas. Tikai vienu varu atgādināt, lai augums izskatītos skaists, visām nevajadzētu izvēlēties apspīlētu apģērbu vai arī tas, kurš izskatās par mazu. Vajadzētu arī izvairīties no trikotāža apģērba, jo ar apģērba palīdzību mēs varam savu augumu palielināt, kā arī samazināt. Un, protams, mūsu mērķis jau ir izskatīties slaidākām, tāpēc ir jāizvērtē jūsu auguma proporcijas un jānoslēp tas, kas ir slēpjams, bet, lai noslēptu, ir jāatrod tā ideālā ķermeņa daļa, kuru jūs varētu akcentēt. Runājot par apģērba siluetiem, viens no veiksmīgākajiem siluetiem, kā noslēpt vēderiņu, būtu šīs sezonas aktuālākais siluets, kokona siluets, kas pēc savas formas atgādina nedaudz rombu un ovālu. Šajā
siluetā jūs jutīsieties tā kā paslēpušās, un jums ļaus šis siluets paslēpt vēderiņu un justies brīvi. Un ļaus arī izcelt tās ķermeņa daļas, kuras jūs varēsiet bez raizēm izcelt. Tātad šis skaitīsies vairāk vai mazāk romveida apģērbs. Otrs siluets, kas arī diezgan veiksmīgi ļauj paslēpt vēderiņu, ir A-veida siluets, kura arī paplatinājums lejas daļā ļaus jums arī paslēpt šo te vēderiņu. Un arī jūs varat izvēlēties ne tikai kādu no šiem siluetiem, bet arī audumu izvēle ir pēc situācijas un pēc vēlmēm. Jūs varat izvēlēties vai no ar ziedu rakstu, vai raibu, vai kādā košā krāsā, vai arī vienkārši melnu. Vislabākais variants, protams, ir individuālā stila konsultācija, kad tiek piemeklēts tieši jūsu auguma īpatnībām, vispareizākais apģērba siluets, un to jūs varētu darīt speciālista vai stilista pavadībā vai konsultācijā. Un, lai veiktu šo te stila konsultāciju, jums ir nepieciešams vismaz reizes 5 tikties ar stilistu un veidot šo stila konsultāciju. Cik ilgi ilgst stila konsultācija viena? Tas ir laikam būtu pareizāk teikt atkarībā no tā, cik daudz pats cilvēks grib uzzināt, ja, un cik nepieciešams viņam ir vajadzīgs laiks, lai viņš saprastu to, ko piedāvā šis te stilists. No stundas līdz 2 varētu būt tā pirmā reizīte. Kā notiek tās stila konsultācijas? Viņš atnāk, ka viņam ir kaut kāds drēbes jāņem līdz no savas garderobes vai... Pirmais jau noteikti, kad ir tā, kad sazinās, un tad jau, teiksim, pat tālu tiek apjautāts, ko cilvēks īsti grib. Ja viņš grib mainīt savu garderobi un pilnībā savu tēlu, tad, protams, būtu arī labi paņemt savas drēbes, teiksim, drēbes, kuras nesā ikdienā, un drēbes, kuras ir iegulējušās ilgāku laiku skapī. Un tad mēs kopīgi izskatām, izanalizējam visu, un tad notiek viss tad jau tālāk pakāpeniski tiek izstāstīts, kas ir jāņem nākamajā reizē, ja tāda ir nepieciešama. Varbūt arī vispār pirmajā reizē cilvēks vienkārši grib atnākt aprunāties, un tad neņem neko līdzi. Pirmajā konsultācija reizē arī dalībniekam ir iespējams uzzināt, teiksim, krāsu gāmas, kas jā, protams. Jā, parasti jau vispār sākās ar sarunu, un tad ir krāsu palete tiek izvēlēta, jo krāsu palete ir viena no galvenajiem punktiem, lai mēs varētu vispār ar cilvēku sākt strādāt, lai viņš zinātu, kādās krāsās viņam ģērbties, kādā gammā, kurā gammā ietilps tieši viņu tēls. Kāda mums mīļākā krāsa ir bijusi melna. Jā, un gribās beidzot pāriet uz citu krāsu, tad tas ir ļoti veiksmīgs variants uzzināt tieši pēc krāsu paletes, kas bez melnās piestāv vēl. Jo, kā saka modes eksperti, melnā krāsa nav krāsa, tā ir, kā saka, klasika, kas iet visiem gadiem, visiem stiliem līdzi, un tas ir tāds, patvērums zem visām krāsām. Kā, piemēram, šogad ir ar kleitām, vasaras tuvojas, kādas ir mini, maxi? Šobrīd, runājot par kleitām, jā, kleitas ir ļoti aktuāls un modē. Garās kleitas modē ir no ļoti viegliem audumiem, ar ziedu rakstiem, ar košām krāsām. Tāpat arī nevajadzētu baidīties no pasteļtoņa krāsām, kurās ir varbūt veidotas ziedi ar mežģīnu rakstiem. Tad šīs kleitas ir aktuāls, un tāds viens no aktuālākajiem topu lietām varētu būt šīs te kombinzonu kleitas vai kombinzonu bikses, kas uzvelkot ne tikai mūsu augumu slaidina, bet arī pagarina, jā, jo viņš ir viens vesels un viņš ir garš, tad līdz ar to mēs kļūstam slaidākas un garākas. Pievelkot kādas skaistas vasaras kurpes uz papēļa, tas arī mūs slaidinās un garinās. Tad šis kombinzonu tērps ir tā kā pults šajā sezonā. Un arī bikšu svārki. Tātad paklatas bikses,
kas atgādina uzvalkotus vārdus. Tur man ienāca prātā doma, ka nākot arī pie stilista, vai jūs ir piemeklēt arī piemēram to kā matu krāsu? Protams. Izvērtējot cilvēku paleti, mēs piedāvājam ne tikai apģērba krāsas, bet mēs piedāvājam arī matu krāsu un krāsas dekoratīvajā kosmētikā. Pilnais komplekts. Pilnais komplekts, jā. Atnākam viens, aizejam pavisam cits cilvēks. Paldies! Paldies un lai jums veicās un uz tikšanos līdz nākamajai.